Sabiedrībā pastāv daudz mītu, nepatiesu pieņēmumu un aizspriedumu par dažādiem cilvēkiem. Ja tu vēlies ar viņiem satikties un vienlaikus laust savas iekšējās barjeras un stereotipus, tad nāc uz dzīvo bibliotēku un talantu tirgu un pārliecinies par visu klātienē. Dzīvā bibliotēka, tas ir aizraujošs stāstu vakars, kura vienlaikus satiekas klausītāji, protams, paši stāstu autori. Par stāstu autoriem šajā vakarā kļūst cilvēki, kas ikdienā saskārušies ar neizpratni, nosūtošu attieksmi vai diskrimināciju no apkārtējās sabiedrības puses. Sakarā ar atšķirīgu etnisko piedarību, seksuālo orientāciju, reliģisko piedarību vai vienkārši citiem dzīves uzskatiem, ikdienas pārmetumiem vai neparastu nodarbošanos. Tādējādi stāstu autori šajā vakarā pārdod par dzīvajām grāmatām, bet klausītāji par šo grāmatu lasītājiem, lai smeļoties grāmatu stāstos, atbrīvotos no dažādiem aizspriedumiem. Bet talantu tirgū ikvienam būs iespēja iemācīties ko jaunu, darbojoties talantu un prasmu darbnīcās kopā ar dzirdētajiem stāstu autoriem. Un tieši tu esi laipni aicināts piedalīties šajā pasākumā, lai atklātu sev ko interesantu. Pasākumi notiks Latvijas Sarkanā Krusta telpās Rīgā, Šarlotes ielā 1B. Dzīvā bibliotēka piekdien, 2. novembrī, 19. Talantu tirgus sestdien, 3. novembrī, 15. Mēs priecāsimies, ja tu informēsi par savu dalību pasākumos rakstot uz e-pastu lskj.riga@gmail.com. Nāc un piedalies!